Padomi automātisko vārtu lietošanai ziemā. Sniegs ķērājos. Ja vārtu ķērājā ir saprasējies sniegs, automātika var nostrādāt drošības režīmā, un vārti paši sāk vērties vaļā. Lai to novērstu, atver vārtus pilnībā un iztīra ķērājos sakrājušo sniegu. Vārti atdurās pret ķērāju. Ja vārti atduras pret ķērāja galu, nepieciešams pieregulēt magnētu uz zobstieņa. Paņem seškanti, atskrūvē magnētu vārtu astes galā un pabīdi to aizvēršanās virzienā par apmēram 2 centimetriem. Kad vārti aizveras, spraugai jābūt apmēram 1 līdz 2 centimetriem platai. Vārti neaizveras līdz galam. Ja vārti nevar pilnībā aizvērties un sāk paši vērties vaļā, pārbaudi, vai aiz un zem vārtiem nav sniega. Iztīri sniegu no sliedes un no vārtu astes gala, jo tas var traucēt vārtiem aizvērties. Lai būtu vieglāk iztīrīt, vari atskrūvēt sliedes korķi. Pēc tīrīšanas. Pēc sniega tīrīšanas pārslēdz automātiku uz rokas režīmu un pabīdi vārtus ātri vaļā un ciet aptuveni 10 reizes. Tas palīdzēs iztīrīt atlikušos svešķermeņus no sliedes. Tikai uzmanies un piebremzē vārtus ar rokām, lai tie nelaustu ķērājus. Kad tas ir izdarīts, pārslēdz automātiku atpakaļ uz automātikas režīmu. Vārti atveras, bet neaizveras. Pārbaudi, vai fotoelementu priekšā nav sakrājies sniegs, vai tie nav netīri. Vārti ar mehānisko galaslēdzi neaizveras. Ja uz zobstieņa ir cinkotas mēles, tad vārtiem ir mehāniskais galaslēdzis. Paskaties aiz vārtu motora, tur jābūt redzamai atsperei. Mēģini to kustināt pa labi un pa kreisi. Ja vienā no virzieniem nav dzirdams klikšķis, iespējams mikroslēdzis ir iesalis. Neko nejaucot ārā, iepūt slēdzenes atsaldētāju vai silikonu apkārt atsperei un kustināšanu atkārto 20 līdz 30 reizes, līdz klikšķis sāk skanēt abos virzienos.